Sejas klasiskā masāža kopā ar radiofrekvences liftinga tehnoloģiju normalizē vielmaiņas procesus ādas šūnās, uzlabo mikrocirkulāciju un limfas atteci, stiprina muskuļus un piesātina ādu ar skābekli. Radiofrekvences liftinga tehnoloģija aktivizē kolagēna un elastīna sintēzi. Ādas atjaunošana notiek dabiskās šūnu stimulācijas ceļā, kas ļauj panākt ādas ilgtermiņa nostiepšanu tajās zonās, kur ir ievērojams ādu, elastības un tonusa zudums. Radiofrekvenču iedarbības rezultātā formējas zemādas karkas no kolagēna šķiedrām, kurš nostiep ādu, radot liftinga un atjaunošanās efektu. Pusgada laikā pēc procedūras notiek jauna kolagēna pastiprināta veidošanās un dermas nostiprināšana. Procedūra ietver sejas attīrīšanu, tonizēšanu, enzīmu pamatpīlingu, mesoetestika liftinga ampulas uzklāšanu, hialuronskābes gēles uzklāšanu, 30 minūtes radiofrekvences liftinga iedarbību, 20 minūtes efektīvu sejas un dekoltē klasisko masāžu ar serumu, kolatīvas maskas uzklāšanu, roku masāžu, acu krēmu uzklāšanu, sejas krēma uzklāšanu un lūpu balzāma uzklāšanu. Sejas un dekoltē klasiskās masāžas tiek izmantots liftinga serums ar A, C un E vitamīniem. Procedūras laikā tiek izmantots maigs enzīmu pīlings sejai, kaklam un dekoltē ādai, kas efektīvi noņem atmirušās ādas šūnas, stimulē ādas atjaunošanās procesu un padara ādu gludāku. Āda pēc procedūras būs ļoti samitrināta, piepildīta, gludāka, atpūsties un būs pamanāms stimulējušs mirdzums. Procedūras ilgums 90 minūtes. Procedūras ieteicamais biežums 1 reizi mēnesī, un kurs sastāv no 4–6 reizēm.